sekundes, kas tur notiek? Ir ieradies Estrotačs no pašas Austrijas. Kāds Estrotačs, kāda Austrija? Tas ir siltumizolācijas materiāls, kas ir vajadzīgs katram, jo viņš ir ieklājams uz komunikācijām šķidrā veidā. Pagad tur, kur parasti iet loksnes, tad tagad tieši šitas te? Tieši tā, pavisam vienkārši. Un izdarāms vienas dienas laikā. Pagad, bet tas ir šķidrais puķis, ko tu man tas stāsti? Tas nav šķidrais putuplasts. Šķidrais putuplasts ir kaut kas cits. Mūsējais tā ir līme uz kalcija bāzes, kas veido monolīta slāni, kad to ieklāj. Sanāk, ja puķis vada augstumu, ūdeni un tā tālāk, tad šis nevada? Nē, mums ir arī kā hidroizolācijas materiāls, gan kā skaņas izolācija. Kādos objektos šis noderētu? Šis noderētu objektos, kurās ir daudz komunikācijas vai arī nelīdzena grīda. Viņam jau spiediena izturība nav tik liela. Viņam ir spiediena izturība 2 tonnas 300 kvadrātmetru. Sanāk, es varu mierīgi dzīt virsū mašīnu? Pilnīgi mierīgi var dzīt mašīnu. Bet pagad, jums jau nav kur pielikt siltās grīdas klāt. Pie mūsu materiāla siltās grīdas stiprinās ar takerskavus. Tak. Ar takerskavas tādām skaviņām tu ieklāj silto grīdas cauruli un tad pieskavo ar takerskavu. Nevajag nekādu armatūras ietvairs. Sanāk, es izņemu vairākus procesus un to var izdarīt ātri un efektīvi. To var izdarīt ļoti ātri un ļoti efektīvi. Tu ļoti vari iekonomēt uz darba spēku ar šo mūsu materiālu. Cik kvadrātmetrus vienā dienā apmēram var iestrādāt? Vienas dienas laikā mēs varam iestrādāt 80 kubus.